Sauciet to par teātri. Ar šādu muzikālu programmu Grobiņas pilsētas bibliotēkā piedaloties aktieriem Imantam Stradam un Emīlam Zilbertam, maija nogalē tika ieskandināti Grobiņas pilsētas svētki, kuru moto šogad dzīve kā teātris un teātriskā dzīve. Kā jau ierasts, viens no krāšņākajiem un gaidītākajiem notikumiem ir svētku atklāšanas gājiens, kas jau kuplā skaitā pulcē gan pašus grobiņniekus, gan pilsētas viesus, gan kā skatītājs, gan arī kā tā dalībniekus. Tā ir katra īstena grobiņnieka godalieta vienreiz gadā doties pa pilsētas galveno ielu, lepojoties ar sasniegto un parādot, ka te strādā un dzīvo ne tikai darbīgi, bet arī radoši, atraktīvi un dzīvespriecīgi ļaudis. Pēc krāšņā daudzveidīgā un jaudīgā gājiena svētku dalībnieki pulcējas pilsdrupās, lai būtu kopā oficiālajā svētku atklāšanā un grupas Bet koncertā. Labvakar, grobiņnieki un grobiņas viesi! Esiet sveicināti Grobiņas pilsētas svētkos! Esiet visi mīļi sveikti! Sabraukuši esam no malu malām un vispirms uzgavilējam viesiem, kas ir vis tālāk braukuši no Igaunijas. Mums ir draugi no Skodas. Arī sveicieni! Kamēr atelpas brīdis sveicam pārvaldnieku, jo viņš to visu mums ir noorganizējis. Un visai komandai paldies, kad mums ir kur atbraukt, ir ko redzēt, un vēlāk būs arī ko darīt. Lai mums kopā izdodas. Priecīgus svētkus, draugi! Šodien svētku moto mums ir dzīve kā teātris, teātris kā dzīve. Dārgās dāmas, kundzes, jaunkundzes, šīs 3 dienas jūs varat izmantot jebkuru lomu, kādu vēlties. Godātie kungi,
leģendārā frāze, jo lielāks mākslinieks, jo garāka pauze šodien nedarbosies. Dārga katra minūte, ir tikai 3 dienas. Piespēlējiet savām dāmām, savām karalienēm, savām princesēm. Lai priecīgi svētki visiem! Pateicamies par ilgadēju sadarbību, kas stiprina saites starp mūsu tautām. Mēs to novērtējam. Pilsētā svētkos novēlam visiem lielisku noskanojumu, neaizmirstamus mirklus un skaistas atmiņas. Lai šie svētki piepilda jūsu sirdis ar prieku un kopības sajūtu. Sviniet kopā, lepojieties ar savu pilsētu, rajonu, valsti. Mēs nākam no Pērnavas un Audru aprinkā Igaunijā. Kroobina un Audru saista kandrīts 20 gadu traucībā, kas aizsākās ar komunikāciju starp mūsu skolām. Šodien mūsu valstis ir notikusi novadu reforma, kuras rezultātā Kroobina ir kļuvusi par Dienvidkurzemes novadu daļu, bet Audru pagasts par Pērnavas pilsētas daļu. Lai dzīvo traucībā starp kaimiņvalstu pašvaldībām, priecīgas pilsētas diena kroviniekiem un visiem Dienvidkurzemes iedzīvotājiem. Pozitīvām emocijām, patīkamām atmiņām un satikšanās prieku izskan Grobiņas pilsētas svētku atklāšanas pasākums, kuru noslēdz muzikālā performance ar ugunsšova elementiem. Nejauša satikšanās lidostā var izvērsties par ilgstošu un sirsnīgu draudzību. Tā pirms 18 gadiem aizsākusies tolaik Grobiņas pilsētas un Audru pašvaldības Igaunijā sadarbība, kas izturējusi ne tikai laika pārbaudi, bet arī dažādas reformas. Jāsaka, tiešām sirsnīgs paldies priekšgājiem Jānim Neimanim, jo es atnāku, ka visi gatavi, bet toreiz arī bija zīmīgi, ka nebija oficiāli parakstīts. Tā draudzība jau no sirds bija, bet nebija oficiāli vienkārši parakstīts aiz papīra, kad apvienojas mazais Grobiņas novadiņš. 2010. gadā oficiāli noslēgts sadarbības līgums ar Grobiņas novadu un Audru pašvaldību. Ņemot vērā abās valstīs notikušās administratīvi teritoriālās reformas, Grobiņas svētku laikā tiek parakstīts sadarbības līgums starp jaunizveidoto Dienvidkurzemes novada un Pērnavas pašvaldību, tādējādi padarot oficiāli līdzinējo sadarbību. Primāri tā būs sadarbība izglītībā. Tās varētu būt apmaiņas programmas, proti Grobiņas skolēni varētu doties uz Pērnavu, savukārt mūsu skolēni no Pērnavas uz Grobiņu. Manuprāt, ir ļoti svarīgi jaunajiem cilvēkiem iemācīt, cik svarīga ir draudzība un sadarbības starp valstīm.
kantris. Mums ir tik zīmīgi tas, ka mēs esam tas novads, kur Latvijas sākās, un savukārt Pērnava kaut kur Igaunija sākās. Un tā kā saites ir ļoti senas, ir tagad nostiprināts, es domāju, ka tas ir ļoti labi, jo ja Igaunijā pašvaldība Pērnavas ir mazliet ielāk, tad mums tas ir liels gods un laime, vairāk varam uzzināt. Ko jūs labi esat uzzinājuši, varbūt no Igauniem? Pirmais, kā organizēt biroja darbu, jo tas ir tas neredzamais darbs. Viens jau, kad mēs tagad pasakām sirsnīgas runas, apsveikums viens otram, bet pašvaldība jau ir priekš cilvēkiem, un tas ir tik ļoti svarīgi, kā Igauni spējuši to, ka, piemēram, vienā skolā ir viss, gan kultūras centrs, gan bērndārs, gan skola, gan vakarā nāk sporta zāle. Kur var labāk? Kad visi viena vieta, un mums ir uz to, ko tiekties. Tāpat, ka pavisam sen lietas krātuvē un viss pārējo, kas dzīvē ikdienā nepieciešams. Tad Igauni ir soli priekšā mums? Šim brīžam ir, bet mums ir uz ko tiekties. Pirmkārt, ļoti svarīgi, lai būtu labas attiecības iedzīvotāju starpā. Ļoti liels izaicinājums tas bija, kad Audri pievienojas Pērnavai. Cilvēkiem bija jāpierod, bet tagad viss ir mainījies. Viss ir labi, jo pagājuši jau 7 gadi. Dienvidkurzemes un Pērnavas pašvaldību vadītāji ir gandarīti par līdzšinējo sadarbību, kam tagad jākļūst vēl plašākai un daudzveidīgākai. Līdz šim draudzējamies Audri ar Grobiņu, bet tagad oficiāli draudzējas 2 lielas pašvaldības. Grobiņas pilsētas svētku programma ir plaša un daudzveidīga, kuru pirmo reizi papildina arī amatieru teātru festivāls. Visas dienas garumā dažādās pilsētas vietās nelielos skečos tiek izspēlētas gan komēdijas, gan drāmas. Protams, viss kā jau dzīvē. Teātra festivālā piedalās 11 amatieru kolektīvi no Liepājas, Brocēniem, Grobiņas, Nīcas, Lieģiem. Dārgās jaunkunds! Mēs esam jums bez galva pateicīgi, kā atnācāt, cik laipni no jums. Tad šī ir tā vieta, kur jūs kalpojat zinātnē? Jā, šeit. Tā ir. Vai zinātne ir interesanta? Jūs esat daudz interesantāk par jebkuru zinātni. Kad visa pilsētiņa atdzīvojās un visur kaut kas notiek, tiek spēlēts teātris un visi var piedalīties un iesaistīties, man liekas, ka Grobiņa ir ideāla vieta. Un tāpēc es arī piedāvāju pilsētas vadībai, kultūras pārvaldei, pamēģinām un vēl pilsētas svētki, kad visur apkārt tik daudz cilvēku un viņam varbūt nav ko darīt kādu brīdi, tad paskatieties, iejūtaties teātrī. Festivāli jau notiek visur. Liepāja katru 2. gadu rīko festivālu starptautisko ar lietuviešu igauņu piedalīšanos. Brocēni rīko festivālu katru gadu. Viņam šogad arī ir festivāls. Kurzemē vispār notiek tādi festivāli un vairākās pilsētās. Bet Dienvidkurzemē man šķiet 11 teātri, ne? 11, kādi 16, jā. Jā, un tas ir daudz rādītājs par ko? Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka katrs, kas savu laiku grib pavadīt druscītiņu jēgpilnāk, tad viņš tomēr iet uz kultūras namu. Ļoti svarīgi, lai viņam liek priekšā labu dramaturģiju, labas domas, ar ko var padalīties. Protams, ka var arī skatīties hokeju un basketbolu, protams, bet ar to vien nevar neizdzīvos. Tāpēc nākam un domājam un jūtam un izdzīvojam savu dzīvi vēl kādā citā dzīvē. Teātri. Mēs esam uzaicināti uz festivālu un gatavojamies rādīt savu izrādi, kā kutē dvēseli. Pēc Olafa Gutmaņa dzeju un latviešu tautas dziesmas dziedāsim. Ceru, ka Grobiņas svētku svinētāji mums pievienosies un ne tikai ēdīs un dzers, bet arī dziedās. Man atmiņā ir Grobiņas svētki, kuros Skābarskalnā bija rotkaļi, senie amatnieki un tautas lietišķā māksla, bet es saprotu, ka dzīvi ir vikingi, un viss notiek un cels augšā atkal saulītē. Ar krāšņu un atraktīvu dziesmu spēli Vēla kalpi 16 ainās skatītājus pilsdrupu estrādē priecē Priekules amatieru teātra aktieri kopā ar vidējās paudzes deju kolektīvu Dugzare un deju grupu Mūni.
Es nevaru saprast, kā tu vienmēr ties pie vīna. Ar sierītes viltību, liegi un maigi, nopērku. Kur tu dabū naudu? Es paņemju no tava skapja. Bet jau nav atslēgt, tā reku glabājas pie manis. Man uztaisīja otru. Kurš uztaisīja? Būs labi. Zinātņu maģistrs Daniels Rēbus. Atnāk un sagrāb man aiz rokas, nu ko tad? Kad es vallam cirtīšu ar zobenu? Tev nemaz nav zobena. Tad es viņam gāzīšu ar akmeni, bet tev paraut neļaušu. Nu tad man ir jāzina tavs vārds, lai grūtā brīdī varētu tev pasaukt. Andrī, kur ir tas nelabais? Nezinu. Ieslēpās Rīgas mūros. Man Rīgas mūrs veš? Es tos pārzinu kā savu tešu. Esmu cietumsarga meita Anna. Un kas tu tāds svešiniek? Pēters no Prieklu. Tēvu līdums kūpšu prat dziesmas stāv. Es šīs zemes dēls, es šīs zemes sāv. Es mīlu to un solu tai, jāietieks nākstam pretīs tā. Man kumeļš stāv un zobens askuls grūtis sirdīgs zemēs šāds. Lai meži šauts un drubats zeļ, lai tauta var te brīva būt. Lai saule augst, vai saule riet, es varu cīņā iet. Ciemā uguns spīd, māsa sakšu aug. Ciemā kalved un brāli savi kultār. Tēvu rīdums kūpšu prat dziesmas skan. Es šīs zemes dēls, es šīs zemes sāv. Grobiņas pilsētas svētkos nu jau par labu tradīciju kļuvis jauniešu deju kolektīvas Pararats sadraudzības koncerts Mūžīgi dejā, kurā tiek izdejotas skaistākās dejas kopā ar deju draugu kolektīviem. Grobiņas pilsētas svētkos pirmo reizi šogad norisinās vēl kāds unikāls pasākums – retro spēkratu diena, aicinot ne tikai aplūkot senos spēkratus, bet arī piedalīties dažādās sportiskās aktivitātēs. Tā piemēram, retro mopēdu veiklības braucienā startē ne tikai vīri un puiši, kam azarts un dzelži jau asinīs, bet arī vairākas daļā dzimuma pārstāves. Speciāli braucām uz šīm sacensībām, uz šo pasākumu no Jūrmalas. Mēs esam 15 cilvēki atbraukuši. Mopēds jums jau sen ir īpašumā? Mopēds ir īpašumā sen, bet es sāku braukt 2016. gadā. Tad arī būs 10 gadi. Kas tur ir pa labumu? Ir taču visām citu labāk braucamie. Ir, piekrītu, ir, bet ar mopēdiem ir sava romantika, teikšu, kā ir. Bet varbūt jūs piedalāties arī zelta mopēdu sacensībā? Nē, tik azartiski es vēl neesmu. Cik sen tu jau ar mopēdu brauc? Ļoti sen. Vismaz kaut kādi 10 gadi būs. Šis jau ir tikai tā kā hobijs, kad mēs apkārt pa Latviju pa laikam pabraukājam, bet tā ikdienā es ar kaut ko citu jaudīgāk pārvietojos nekā šo. Nezinu, tas tāda mums tāda tradīcija. Mums patīk mūsdienās atzimt to veco.
Kā atzīst retro spēkratu dienas idejas autors Pēteris Zudavs, tad prieks par necerētu lielu atsaucību un skatītāju interesi. Šīs grobiņā mums ir pirmais pasākums, kur retro entuziasti var satikties kopā, viņiem ir iespēja iepazīties, satikt jaunas draugus, satikt jaunus cilvēkus, un interesantākais ir tas, ka te ir arī ļoti liela dažādība, sākot no, gribētu teikt, mūsu Latvijas laika vecajām mašīnām, padomju mašīnām, beidzot arī Eiropas mašīnām, un noslēdzot arī ar amerikāņiem un pat Japānas mašīnu vienu. Retro spēkratu dienā padomāts arī par pašiem mazākajiem svētku apmeklētājiem, aicinot viņus uz jautrām un azartiskām dīpdapu sacensībām, kā pirmās trasē dodas meitenes un, protams, paši galvenie atbalstītāji mammas un tēti. Sportiskās aizlības sit augstu vilni, taču stadiona aplis ar dīpdapu tiek noskrietis kā nebijis. Šīs bija pirmās sacensības taču? Jā, pirmās. Nu kā, gatavojaties? Nu, ko gatavojāmies? Uzpucējām dipdapu un laidām šurp. Nu, bet tu mājās taču droši katru dienu braukāt dipdapiņu. Protams, bet ne jau priekš dipdapu sacensībām, prieka pēc. Dipdapu sacensībās vislielākā konkurence starp zēniem. Te valda gan azarts, gan netrūkst emociju. Iet patiešām karsti gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Lai kā tas arī nebūtu, stadiona aplis tiek pieveikts, vienam ātrāk un veiksmīgāk, citam lēnāk un prātīgāk. Galvenais taču ir piedalīties, arī iegūtie kausi un medaļas nav mazsvarīgi, kā jau īsteniem sportistiem. Lūdzu, aiziet un svēties, neplaidies. Tā ir laba lieta, medaļa. Varēs parādīt. Cik tev gadiņi? 4. 4? Un šodien kā veicās labi? Jā. Bieži brauc ar dipdapiņu? Jā. Patīk, jā? Speciāli brauc uz sacensībām? Protams. Mums ļoti patīk dipdaps, tāpēc bija jāizmanto iespēja. Tu bieži iznāk ar bērnu aiziet, pastaigāties, pabraukāties? Cenšamies vairākas reizes nedēļā vismaz. Un tu šodien nubrauc vislabāk, visātrāk? Viljam, tas tev par finišu. Jūs esat pat no Gulbenes? Nē, no Rīgas braucām, bet nākuši vispār no Gulbenes. Piedalījāmies dipdapu sacensībās. Nu, paskat, un zelts ir rokā. Jā, tieši tā, Vilsona, pareizi. Grobiņas pilsētas svētkos nu jau par neatņemamu tradīciju ir kļuvis motofestivāls Zīburg Bikerland, kas priecē grobiņniekus un pilsētas viesus ar parādes braucienu, kam šogad pievienojas arī retro spēkrati. Jaudīgie un daudzveidībā bagātie Grobiņas pilsētas svētki maija nogalē ar dažādiem pasākumiem 3 dienu garumā ir kā ieskaņa darbīgi radošai un krāšņai vasarai visā plašajā Dienvidkurzemes novadā.